profesors Renē Ekošārs, kurš mums uzstāsies ar lekciju par vīrišķību un sievišķību un ko par to saka neirozinātne. Un varētu vaicāt, vai tiešām šodien vēl kāds nezina, kas atšķir sievieti no vīrieša. Nu, ir, kas nezina. Un ko vēl jaunu un pārsteidzošu šajā tēmā varētu atklāt zinātne. Šī būs lekcija no ārsta epidemiologa Renē Ekošāra no Francijas, kurš bieži no rītiem pie brokastīm savai sievai pārstāsta savus jaunākos zinātniskos pētījumus un atklājumus. Zinātne ir viņa dzīve, lai arī lielākā bagātība ir viņa 4 bērni un nu jau 15 mazbērni. Emeritētais profesors Klauda Bernāra Universitātē Lionā savus pēdējos gadus ir veltījis antropoloģijas neirozinātnē līdzās nelielam ieskatam savā jaunākajā izdotajā grāmatā, kas satricinājusi nevienu prātu, jo dod atbildi uz jautājumu, ko jaunu par vīrieti un sievieti mums atklāja neirozinātne. Par to vēlāk, bet tagad aicinām ar aplausiem uz skatuves Renē Ekošāru. So, thank you to give me the opportunity. Liels paldies, ka jūs uzaicinājāt mani uz šejieni, uz šādu fantastisku pasākumu. Liels prieks padalīties ar jums par šo tematu. So, the question I will discuss with Un you is tēma, par ko es šodien runāšu, ir vai vīrišķīgumam un sievišķīgumam ir nākotne. But I will limit my Bet es presentation ierobežošu savu prezentāciju tajā, ka ko par to saka we neirozinātne. have the chance Es for a renewal in gribētu education teikt, for ka love mums is tagad the ir light of the iespēja current meditation on masculine and feminine. It is not only a difficulty. iegūt jaunas zināšanas attiecībā par šo tēmu. Tātad mēs saskaramies mūsdienās ne tikai ar grūtībām attiecībā uz sievišķību un vīrišķību, bet arī iespējas labāk saprast, ko nozīmē būt par vīrieti un ko nozīmē būt par sievieti. We can make 2 observations. The first Mēs is the varam panic. novērot at school. divas lietas. Pirmais, Over tātad ir massive increase dažādi in jautājumi cases of skolā. gender Tātad dysphoria. arvien vairāk parādās šī dzimuma disforija The tieši second skolēnu observation is bērnu vidū. we Un no otrs longer novērojums know ir what tas, ka language to use mēs about tagad sex. vairāk nesaprotam un nezinām, Difficult kādu nowadays valodu to speak lietot about tad, sex kad mēs at runājam school. par seksu, par dzimumiem, So it will seksuālām be my- lietām. the 2 parts of Un my tas presentation. būs pamatā manai prezentācijai, šīs divas So daļas. first, the gender Un dysphoria. pirmais, par dzimumu disforiju, And I runājot will par use dzimumu disforiju skolā. science to discuss Un it. es runāšu par First, šo no a zinātnes definition. skatu punkta. Gender Tātad pirmkārt dysphoria definīcija, is the term kas ir used dzimuma disforija, tas ir describe termins, people ko lieto, who lai feel raksturot cilvēkus, that kuri their anatomy, jūt their vai sex uzskata, ka viņu correspond to dzimums, what bioloģiskais they think dzimums, they are, neatbilst tam, what ko they viņi define uzskata, as kas viņi their ir. gender. Sex Un is tas, my ko body, viņi definē par savu gender psiholoģisko is what I dzimumu. feel. Tātad bioloģiskais dzimums nesaskan ar to, kā viņi Gender jūtās. dysphoria at Un school is dzimuma disforija the child expresses skolā suffering nozīmē to, kā and bērns adults are izrāda at loss. ciešanas. What Un in this pieaugušie ir apjukumā. Ko lai tagad dara? The child expresses suffering, so the first Bērni action we cieš, have to add un is a warm pirmais, welcome. ko mēs gribam darīt, mums tātad ir tas tā kā jāpieņem ar tādām siltām jūtām, un tas ir ļoti grūti mums kā pieaugušiem to pieņemt, to akceptēt šīs grūtības. The question I will try to ask Bet jautājums, ko es centīšos uzdot, ir, vai mēs kā pieaugušie, vai mums ir viņa šīs prasības, tas, ko viņš vēlas, vai mums tas ir viņam jāsniedz, tātad mainīt identitāti, vai mums kā pieaugušiem ir jāpakļauj šai vēlmē mainīt identitāti. Un es arī uzdošu 3 tādus kā atvasinātos jautājumus, vadoties pēc šī. Tātad, vai skolas vecuma bērns jau ir sasniedzis seksuālo briedumu?
Tātad, vai mēs varam uzskatīt, ka skolas vecumā bērni jau ir pietiekoši nobrieduši, lai viņi par to varētu lemt? Tātad, vai ir šī seksuālā briedums? Un mēs skatāmies gan attiecībā uz ķermeni, gan uz smadzenēm. Tātad, vai smadzenēs ir šis briedums, vai ķermeniski. Un trešais, vai ķermenis vai medicīna, ko medicīna var palīdzēt. Un pirmais, ja mēs skatāmies uz skolas vecuma bērniem, un vai viņi ir jau sasnieguši seksuālo briedumu? Nē, jo to sasniedz ļoti vēlu salīdzinoši seksuālo briedumu. Cilvēks sasniedz 22, 24 gadu vecumā. Un pirms 20 gadu vecuma mēs nevaram runāt par nekādu briedumu attiecībā uz seksuālo jomu. Ir 3 posmi, un es arī par tiem pastāstīšu, kā attīstās šīs seksuālais briedums. Seksuālā brieduma attīstība sākas jau ieņemšanas brīdī. Pirmais posms beidzās 1 gada vecumā, kad bērnam ir 1 gads. Tātad tas ir pirmais posms no ieņemšanas līdz gadam. Pēc tam ir bērnība, kur sākotnēji šīs atšķirības, tātad vēl šīs dzimuma atšķirības tik ļoti neattīstās, bet tātad ir šis bērnības, un pēc tam ir vēlāk jau šis nobriešanas posms. Un tātad mēs skatāmies uz pirmo posmu. Pirmais posms, kas sākas no ieņemšanas brīža un beidzas gada vecumā. Un tur ir 2 fāzes, kas notiek mātes dzemdē, pirmā fāze, un pēc tam pirmajā dzīves gadā. Tas, kas notiek dzemdē, tātad šeit veidojas hormoni un attīstās smadzenes. Gan cilvēkiem, gan arī zīdītājiem, visiem zīdītāju silkām attīstās smadzenes, kā vīrieša vai sievietes smadzenes. Tas jau notiek mātes dzemdē, tātad pirms dzimšanas. Un ļoti svarīgi ir zināt, ka pēdējā laikā, 2023. gadā, pētījumi rāda, ka mēs varam redzēt, ja mēs paskatāmies uz smadzeņu šo attēlu, veidojumu mātes dzemdē bērnam, mēs jau varam atšķirt, vai tā ir mazs puisis vai maza meitene. Skatoties uz smadzeņu aktivitāti, tātad smadzeņu aktivitāte puisītim un meitenītē nav vienāda. Un pēc tam pirmajā dzīves gadā, jau, kad bērns ir piedzimis, mēs redzam, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs laiks gan cilvēkiem, gan citiem zīdītājiem. Ļoti svarīgs laiks. Tā ir tā kā mini pubertāte, jo tieši šajā pirmajā gada laikā, vairāk mēnešu laikā, zīdainim ir augstāks ekstrogēns, ja tā ir meitenīte, un testosterons, ja tas ir puisītis. Un ļoti lielos daudzumos mēs redzam, kā šie hormoni turpina gatavot un darboties mūsu smadzenēs. Un dzīvnieku pētījumos ir parādīts arī, ka šajā laika periodā smadzenes veidojas un vīriešu smadzenes tiek gatavotas seksualitātei, tam, kā mēs kā vīrieši esam radījuši. Un tieši tāpat arī attiecībā uz sievietēm. Tātad mēs kā vīrieši, mūsu šīs seksuālās tieksmes, un tas ir arī pierādīts jau pētījumos no dzīvniekiem, ka tā jau ir tāda mini pubertāte līdz 1 gada vecumam. Un tas mums palīdz, lai mēs saprastu, kas pēc tam notiek. Un pēc tam bērnībā vairs šie hormoni jau tā aktivitāte samazinās, tātad vairs nav šie mini pubertāte beidzās, un no 1 gada līdz 12 gadiem turpinās attīstība tātad tiem procesiem, kas iesākās pirms tam. Tātad sievišķīgums, vīrišķīgums, kā tas izveidojās mūsu smadzenēs un kā tas tika
kā tas attīstījās šajā sākuma posmā. Un tātad nākamais posms vienkārši praktiski tālāk notiek process tam, kas iesākās sākumā. Un tad mēs varam parādīt zēnam un meitenei, cik brīnišķīgi, ka tu esi zēns, tāpēc, ka nākotnē tu būsi vīrietis un pēc tam būs tēvs un vīrs. Un tas mums ir potenciāls parādīt, cik skaisti tas ir svarīgi, šis dzimums, pat arī meitenei jau agrā bērnībā rādīt, ka tu būsi kā mamma, un tas ir brīnišķīgi. Tā kā galvenā aktivitāte šajā vecumā ir parādīt visu šīs brīnišķīgo lietu kopumu, kas ir pie horizonta. Un tagad varam runāt par kaut ko ļoti specifisku. Vecums no 12 līdz 24 vai no 10 līdz 12 gadiem. Tātad šajā laikā mūsu smadzenes atkal tiek maskulinizētas vai feminizētas, notiek šī attīstība, un apskatot 3 apakšposmus - pubertāte, jauniešu vecums un pieaugušo dzīve. Kas ir pubertāte? Pubertāte ir 3-4 gadi, kuru laikā mūsu ķermenis kļūst par auglīgi ķermeni. Tādu ķermeni, kas spēj radīt dzīvību. Tātad 3-4 gadu laikā ķermenis pārveidojas, lai varētu piedalīties dzīves ciklā. Tas attiecas gan uz cilvēkiem, gan ir uz citiem zīdītājiem. Tātad pubertātes process kā tāds ir līdzīgs, un tā mērķis ir vienāds - nodrošināt iespēju radīt dzīvību. Bet pubertātes beigās mēs vēl neesam pieaugušie. Mēs vēl neesam pabeiguši šo gatavošanās darbu, lai kļūtu par sievieti vai vīrieti. Mums ir nepieciešami vēl 8 gadi, lai mēs būtu pilnībā attīstīti. Un tas ir tas, ko es mēģinu stāstīt jauniešiem, ka būs visas šīs bioloģiskās dāvanas, kas viņus sagatavos pieaugušo dzīvei. Un pubertāte ir tikai pirmais solis. Otrais solis ir doties no ģimenes uz sabiedrību, kas arī ir ļoti svarīgs. Tas pats attiecas arī uz dzīvniekiem. Piemēram, ja mēs skatāmies uz pelēm laboratorijā, tad, ja tur ir kādi šie te vēlīnu pusauģu gadi, jauniešu gadi, tur principā peļu starpā valda panika, jo ir jānoiet no savas ģimenes un jāiet pie sabiedrības. Un ir ļoti svarīgi, lai smadzenes sagatavotos. Smadzenes mainās no iespējas dzīvot ģimenē uz iespēju dzīvot sabiedrībā. Un trešā daļa ir pieaugušo dzīves sākums, kas sākas apmēram 2 līdz 3 gadus pirms 20 gadu vecuma un turpinās pēc 20 gadu vecuma, apmēram 4 gadus vai nedaudz ilgāk. Šajā laikā smadzenes mainās, smadzeņu prefrontālā daļa ātri attīstās, dod mums vairāk prasmju, atšķirt, saprast. Ļauj mums saprast faktus, realitāti, izprast emocijas, kas palīdz mums pieņemt lēmumu. Es, izvēlos šo vai kaut ko citu, tāpēc, ka tas ir patiesi, nevis tāpēc, ka tas ir emocionāli intensīvi. Bet līdz tam tas īsti nav iespējams. Jo šī lielā prefrontālā daļa līdz tam nav attīstījusies. Tā ir tik liela cilvēkiem. Piemēram, pērtiķiem šī daļa ir ļoti maza. Cilvēkiem mums ir liela prefrontālā daiva, lai mēs varētu spriest. Šī posma beigās mēs varam teikt, ka mēs seksuāli esam sieviete vai vīrietis,
Mēs esam izgājuši visu šo procesu, saņēmuši visu nepieciešamo. Piemēram, kad mēs pieņemam lēmumu, tad, kā jūs zinat, sievietēm un vīriešiem nav pilnīgi identiskas stratēģijas. Jo sievietei attiecības starp preferentālo daivu un afektīvām smadzenēm šajā daļā, tur ir ļoti daudz saišu. Tāpēc sievietēm bieži vien pastāvīgi ir šī spēja uztvert realitāti, faktus un vienlaikus arī uzturēt emocijas. Jo šīs saites ir ļoti biežas, to ir daudz, bet vīriešiem chromosoma Y un testosterons pārtrauc šo saišu veidošanos, lai aizsargātu vīriešus no emocijām, lai palīdzētu mums pieņemt lēmumus pat tad, ja tas varbūt pozitīvi nav emocionāls lēmums. Tāpēc šo ir ļoti svarīgi saprast kā vīrietim, kā jaunam vīrietim, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, jo mēs varam aizmirst arī par to emocionālo daļu. Kā sievietei arī ir svarīgi saprast, ka es varu būt varbūt pārāk jutīga pret kādām emocijām, jo šīs saites ir tik ļoti spēcīgas. Mēs viens otru papildinam, un bioloģiski tā tas ir attīstījies. Cilvēku evolūcija nav mūs sagatavojusi 1 miljonu gadu laikā, lai mēs dzīvotu viens. Evolūcija ir paredzējusi, ka mēs dzīvojam kopā, ģimenē, ka mēs viens otru papildinam kā vīrieši un sievietes. Mēs esam saņēmuši šo dāvanu dzīvot kopā. Es neesmu vīrietis sev, es esmu vīrietis sabiedrībai. Sieviete nav sieviete pati sev, viņa ir sieviete sabiedrībai. Un tā ir attīstījusies mūsu bioloģija, mūsu daudzajos miljonos gadu attīstības. Mūsu suga pastāv vairākus tūkstošus gadu. Un šajā laikā mums visu laiku stafetes kociņš attīstības ziņā ir visu laiku ticis nodots tālāk. Radītājs mūs ir radījis tādus, kādus mēs pašlaik esam visus šos daudzos tūkstošus gadu. Un radīšana ir notikusi nevis manām personīgām vajadzībām, bet grupai. Un tas ir jāsaprot, un bērniem arī ir jāsaka, ka vīrietis un sieviete nav radīti paši sev. Viņi ir radīti pasaulē, ģimenei, sabiedrībai. Dans Siegels secināja, ka skolas vecuma bērns vēl nav sasniedzis dzimumu briedumu. Smadzenes nav sasniegušas briedumu līdz 22-24 gadu vecumam, 24 gadi vīriešiem, 22 gadi sievietēm. Un, attiecīgi, var rasties dažādas grūtības, jo mēs augam. Un augšanas laikā grūtības rodas bieži. Otra lieta, ko es jums gribētu likt priekšā, un kā panākt tiek panākt dzimuma vienotība starp smadzenēm un starp pārējām ķermeņa daļām un ķermeni kā tādu. Pirmkārt, ķermenī mums ir tā pati dzimuma chromosoma, gan smadzenēs, gan ķermenī, kur tā ir aktīva. Otrkārt, hormoni arī ir neiromediatori, kas tātad hormoni maina mūsu ķermeni, un ne tikai ķermeni, bet arī smadzeņu darbību. Hormoni palīdz būt mums vienotiem, funkcionēt kā vienotam ķermenim. Kā teikts, Saimons Barons Koens tātad to ir norādījis, ka no sākuma piedzimstot sieviešu smadzenēs sieviešu smadzenes ir paredzētas empātijai, bet vīriešu smadzenes ir paredzētas sistēmu izpratnei un veidošanai.
Mums abiem ir dotas dāvanas. Man is has empathy. Arī vīriešiem ir empātija. Also, rationality. But Sievietēm arī ir racionalitāte, of man is bet vīrieša analyze, galvenā dāvana ir analizēt, bet sievietes dāvana be sensitive. būt jutīgām. A woman arrives there, she feel what happened. Without Sieviete ierodoties telpā uzreiz sajūt, kas notiek. Viņai nav nekas jāsaka, viņa saprot. Ļoti efektīvi tas notiek. analyze, oh, Vīrietis analizē. they smile. Tur pasmaidīja. They are happy. This is the Laikam man priecīgi. responds to the reality. Vīrietis tā šo realitāti saredz. So, our why for man it is XY. Kāpēc sievietēm ir XX un vīrietiem ir XY chromosomas? Tās ir aktīvas visur, ķermenī un arī smadzenēs. To ir svarīgi atcerēties. Tomēr ir kāda tiešām ļoti interesanta lieta, ko Rūta Feldmane ir atklājusi Izrēlā un ASV. The same sex hormone Tātad tie paši dzimuma hormoni iedarbojas uz ķermeni un uz smadzenēm cilvēku attiecībās. Piemēram, jūs redzat šo māti, kas baro bērnu ar krūti. when the baby cycle, Bērns sūdz pienu, two hormones are produced. un attiecīgi izdalās divi hormoni - For oksitocīns, injection of the milk. lai piens tiktu stumts uz ārpusi, Prolactin un prolaktīns, lai ražotu pienu for the next. nākošajai barošanas reizei. So two hormones for two actions. Tātad divi hormoni divām darbībām. Hormones. Tomēr šie divi hormoni ir aktīvi arī cilvēka smadzenēs. Oxytocin Oksitocīns helps, for the attachment. palīdz veidot saikni ar bērnu. Is the attachment. Tātad oksitocīnam ir šāda iedarbība, tiek veidota saikne. Tas ir saistošais hormons. As a Savukārt prolaktīna otrā strengthens funkcija to care. ir nostiprināt vēlmi rūpēties. Father, the desire Prolaktīns dod mātei šo vēlmi rūpēties. in the sexual intercourse. Un šādi paši divi hormoni izdalās dzimumakta laikā gan sievietēm, gan vīriešiem. Tātad gan oksitīns, gan prolaktīns. Oksitocīns, lai veidotu šo saikni starp pāri, un prolaktīns, lai mēs rūpētos viens par otru, lai mums būtu šāda vēlme. Attiecīgi bioloģija it kā sekmē mūsu darbības, un to ir ļoti svarīgi zināt un atcerēties. Rūta Feldmane ir rakstījusi, ka iekšējā harmonija tiek radīta miedarboties rīcībai un bioloģijai. Tātad mana darbība, mana rīcība un mani bioloģiskie procesi palīdzēs man miedarboties viens ar otru. Attiecīgi ķermenis un prāts darbojas saskaņoti gan savā starpā, gan attiecībā uz citiem. Viņi harmoniski arī strādā kopā ar mūsu bioloģiskiem procesiem, nodrošinot to, kas mēs beigās esam. Tātad ir jāsaprot, ka mums nav jācīnās pret savu dabu. Un šajā kontekstā jājautā, kā medicīna var palīdzēt atjaunot šo dzimumu vienotību. Piemēram, kad jaunietis saka, ka es nepieņemu savu ķermeni, es ciešu. Medicīna var, ķirurģija nevar padarīt izveidot vīrieša ķermeni no sievietes ķermeņa. Tas nekad nav izdevies. Tas vienkārši nav iespējams. Tas nav iespējams. Un tas pats attiecas arī uz sievietes ķermeni. Tātad nevar no vīrieša ķermeņa iegūt sievietes ķermeni. Un to ir svarīgi saprast. Dažkārt bērni domā, ka tas ir iespējams. Tā ir tāda kultūra.
Es ņemu sievietes ķermeni un kaut kādas manipulācijas veicu, un tagad man ir vīriešu ķermenis. Tā nav. Tā nenotiek. Mēs vienkārši viņiem solam nebeidzamas ciešanas. Tas tehniski nav iespējams. Bet ko var izdarīt medicīna un ķirurģija? Var dot pretējā dzimuma izskatu. Jā, visu dzīvi to būs grūti uzturēt, bet pēc 7 gadiem dažādu veidu ķirurģisko procedūru, jā, var iegūt šādu vizuālu izskatu. Bet šī ārstēšana būs jāturpina visu dzīvi. Un, principā, par to ir jāmaksā arī skropļojumiem, ar sterilitāti, jo šie cilvēki nevar radīt bērnus. Tālāk osteoporoze un arī dzimuma aktivitāte ir samazināta. Kāds transseksuāls nesen norādīja, viņš arī ir labi zināms kopienā, ka viņa nekad nav redzējusi patiesu pāri, patiesi mīlošu pāri pēc šādām procedūrām. Tā tad nav šī normālā seksuāla aktivitāte. Attiecīgi nevar runāt par sekmīgu pārveidošanu. Tāpēc mums ir jāatbalsta, mums ir pozitīvi jāuztver tas, ka jauniešu ciešanas nav patiesībā dzimuma disforija. Tas vairāk ir tāds kā sauciens, palīdzības sauciens. Bērns vai jaunietis saka, es ciešu, palīdziet man. Tātad visās lietās papildus tam, lai mēs justos pieņemam vai jaunieši justos pieņemam, ir nepieciešams šis atbalsts, un tas ir jānodrošina ilgtermiņā. Līdzīgi kā citu grūtību gadījumā, piemēram, dispraksija, disleksija un tā tālāk. Mēs jau tur esam speciālisti. Mēs zinām, kā to darīt. Mums vienkārši ir jāapmāca arī speciālistu klāsts, lai viņi varētu palīdzēt šiem jauniešiem ciešanās. Ir ļoti svarīgi sagatavot cilvēkus, lai viņi varētu roku rokā ar šo jaunieti iet uz priekšu, lai palīdzētu šim jaunietim, lai palīdzētu ģimenēm, jo mēs zinām, ka arī ģimenēm šādos gadījumos ir sarežģītas situācijas. Un tagad esam nonākuši pie otrās manas prezentācijas daļas, kas ir vieglāka. Pirmā daļa bija tāda vismaz man grūtāka, un otrā ir tāda patīkamāka. Nākošais. Kā mēs varam runāt par seksu, izmantojot zinātni? Ko zinātne saka par seksu? Un par to var runāt bez kādas trauksmes. Te mums nav jārunā par idejām, atvainojiet par ideāliem, te vienkārši ir fakti. Un mums ir tātad 3 pakārtotie jautājumi. Kāda valoda mums jāizmanto, lai aprakstītu maskulinitāti un feminitāti dzīvniekiem? Šī terminoloģija ir ļoti svarīga, jo mūsu jaunieši ir apmācīti. Tātad jaunieši ļoti labi zina par dzīvnieku attīstību. Un tā varētu būt mums laba iespēja runāt par vīrišķību un sievišķību dabā. Lai sagatavotu jauniešus. Tālāk, kā mums būtu jāstāsta par sievišķības un vīrišķības nozīmi cilvēkiem, proti mums. Un treškārt, kā mums būtu jārunā par to, kas mums ir piemītošs, iedzimts un ko mēs iegūstam. Tātad šis atbalsts un augšana, audzināšana ir ļoti svarīga. Pirmkārt, kādu terminoloģiju mēs izmantojam, lai runātu par sievišķīgām un vīrišķīgām pazīmēm dzīvniekiem? Chromosomas XY un XX nosaka sugas dzīvi ģimenes grupas ietvaros. Šīs chromosomas nenosaka tikai dzimumu, bet dzimumu ģimenes grupā. Piemēram, šie skaistie putni. It is not just because they have been prepared in beautiful schools.
šie putni ir tādi ne jau tāpēc, ka viņus kāds labās skolās izmācījis. Tas ir ierakstīts viņu gēnos. Viņi šādi izturās viens pret otru, tāpēc, ka tas tā ir paredzēts gēnos. Tas pats attiecas arī uz gulbju ģimeni. Kā audzināt bērnus. Tas viss ir viņu gēnos ierakstīts. Tātad, kā mēs rūpējamies par bērniem, tas ir mūsu gēnos. Ģimenes veidošana jebkurai sugai arī ir noteikti gēnos. Vilkiem. Jūs zināt, ka vilki ir ļoti uzticīgi viens otram. Ja kāds nomirst, otrs paliek viens uz visu mūžu. Un tas nav tā, tāpēc, ka viņiem tas ir iemācīts. Tas ir gēnu dēļ. Tas ir būtiski, lai šī suga izdzīvotu. Tas ir ierakstīts gēnos, lai nodrošinātu izdzīvošanu, un to ir darījis mūsu radītājs. Piemēram, ziloņi. Ja ģimenē ir māte, tad zilonēnam ir 6 reizes lielākas iespējas izdzīvot līdz pieaugušo vecumam. Ja šādas mātes grupā nav, tad zilonēnam nav šīs iespējas. Attiecīgi visas paaudzes ir svarīgas. Parasti mums ir 3 vai 4 paaudzes. Vecie cilvēki ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā tas ir paredzēts mūsu sugai. Piemēram, mēs kļūstam vecāki, ja mums iestājas menopauze, un tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi mūsu sugai. Lai mēs varētu dot visas savas dāvanas jauniešiem, lai mēs varētu palīdzēt audzināt bērnus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs nevaram pārvarēt 22, 24 gadu vecumā pastāvošās vājības vai trūkumus, ja mums nav vecāku cilvēku. Un to mums ir devusi evolūcija, ko nodrošina mūsu radītājs. Un tas ir paredzēts mūsu grupas izdzīvošanai. Tāpēc arī menopauze ir ļoti pozitīvs notikums. Šeit jūs redzat lauveni un lauva. Viņu ķermeņi atšķirās, bet arī prāts atšķirās. The female like to struggle and kill. Lauvenēm patīk medīt un nogalināt medījumu. Lauva, vīriešu kārtas lauva ir pārāk smags, viņš nemaz tik ātri paskriet nevar. Bet ja atnāk kāds cits lauva, tad viņš ir vienīgais, kurš spēj aizdīt prom šo svešinieku no teritorijas un aizsargāt baru. Viņu ķermeņi un smadzenes ir attīstījušās tā, lai veiktu šīs darbības. Attiecīgi mūsu ķermeņi un smadzenes ir gatavi šai papildinošajai darbībai mūsu kopējā ģimenē. Un vēl kāda lieta, ko mēs varam iemācīties, skatoties uz dzīvniekiem, ir uzticamība, pievilcība, bērnu ieņemšana. Tātad tas viss bioloģiski noteikts. Arī piesaiste, ja mēs skatāmies, kā piesaistās vīrišķīgums sievišķīgumam, tas ir absolūti saistīts ar to, lai pēc tam varētu radīt dzīvību, tālāk pārnest to. Tāpat uzticēšanās, uzticamība. Bioloģiski tas ir iedots, lai aizsargātu bērnu. Un tas apstiprinās daudzās sugās. Tātad šī bioloģiski noteiktie instinkti gēni, kas nodrošina tā, ka ir uzticība partneriem un šīs arī pēcnācējiem. Un tāpēc ļoti svarīgi ir saprast, ka bioloģiski piesaiste un pēc tam dzīvības nodošana tālāk ir ielikt šajās kromosomās. Un tagad atgriezīsimies atpakaļ pie mums. Tātad mūsu chromosomu struktūra un cilvēka ģimenes dzīve. Ģimeni neizgudroja cilvēki.
Tas ir bioloģiski noteikts, tieši tāpat kā ģimenes struktūra, kā lauvu ģimenei. Tas ir ierakstīts viņu chromosomās, un tieši tāpat cilvēces un cilvēku ģimenes struktūra ir ielikta mūsu chromosomās. Mēs esam kā papildinoši viens otram, gan ķermeņos, gan arī mūsu šajā iekšējā pasaulē, lai varētu uzturēt, noturēt ģimeni. Tātad šī ir tātad šeit mēs redzam, ka šīs dzīvības un vīriešu sieviešu dzimums, viņi papildina viens otru, lai uzturētu un lai saglabātu dzīvības ciklu. Šis nav kaut kāda filozofija vai kaut kādas idejas, tas ir noteikts gēnos. Un šeit ir struktūrāla saikne starp mīlestību, piesaisti, uzticamību un dzīvības nodošanu tālāk par vienotību un proradīšanu. Tas viss ir saistīts ar mūsu chromosomām. Tātad ģimenes struktūra ir balstīta uz saikni starp mīlestību un dzīvību. The difficulty is that human, bet problēma ir tajā, ka mēs, cilvēki, mums ir brīvība. Mums ir iespēja pieņemt vai nepieņemt, teiksim, mūsu bioloģisko izcelsmi, mūsu bioloģiju. Bet šī brīvība, tas, ka mēs esam brīvi, tas ir tāpēc, lai mēs varētu attīstīties, lai mēs varētu sasniegt izcilību. Bez brīvības mēs nevarēsim sasniegt izcilību. Mēs varam pilnveidoties, augt, un tāpēc mums ir dota šī brīvība. Bet tajā pašā laikā daba absolūti ir savienojusi šo mīlestību, šo vienotību, šo savienību un radīšanu, par radīšanu, par dzīvības turpināšanos. Un ja mēs skatāmies par atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm, tad tās nav sistemātiskas. Katrs no mums ir kaut kādas dāvanas noteiktā jomā, piemēram, sievišķīgums, vīrišķīgums, bet katrs no mums esam atšķirīgs tajās izpausmēs. Tas ir tas skaistums, šis papildinošais skaistums. Un ja mēs skatāmies, piemēram, uz kopumā, mēs redzam, ka vīrieši vidēji runājot ir garāki nekā sievietes, muskuļotāki, tātad augums ir lielāks. Bet tas ir vidēji runājot. Tajā pašā laikā ir tātad cilvēki vīrieši, kas ir mazāk par sievietēm, sievietes, kas ļoti gars un kas ir arī augumā daudz muskuļotāks. Bet paskatīsimies tālāk specifiski uz dažādām šīm dāvanām. Tātad empātija. Pirmais empātija. Vīriešu gadījumā empātija ir, lai vispirms atrisinātu problēmu un tikai pēc tam mierinātu. Un mēs to attiecinām gan pret tuvākiem un gan pret tālākiem. Netiek piešķirt prioritāti tuvākiem. Tātad mēs arī kā vīrieši esam veidoti, lai būtu pašpārliecināti, kas var būt labi, vai arī nē. Lauva tēviņam ir jābūt pašpārliecinātam, lai viņš varētu aizsargāt savu ģimeni. Tas viņam ir piešķirts no bioloģijas skatu punkta. Dievs tieši tāpat ar mums vīriešiem ir sniedz palīdzību attiecībā uz pašpārliecinātību, kas nozīmē, ka mēs pieņemsim sieviešu pašpārliecinātību šajā auglīgās fāzes laikā samazinās, un es to reizēm esmu pārsteigts. Es redzu savā sievā, ka pēkšņi kaut kādā brīdī viņai vairs nav nekāda, cik ļoti samazinās šī pašpārliecinātība. Tātad ir šis auglīgais posms. Un tieši tāpat mēs, protams, neesam nekādi mehānismi. Mēs arī kā vīrieši, mēs esam dzīvi cilvēki, mūsu noskaņojums, bet jebkurā gadījumā tātad mēs esam veidoti tā, lai mēs viens otru papildinātu. Tātad es ar savu pašpārliecinātību aizstāvu viņu, tad, kad viņi ir mazāk pašpārliecināti. Un tāpat arī vīriešu spēja pastāvēt par savām tiesībām. Tā ir mana māja, tas ir mans bars, kā tas ir lauva tēviņam. Tātad par grupu iet runa. Un tālāk par nākamais
nākamā pozīcija pār palielināšanu, kāda efekta palielināšana. Tātad, ja kaut kas ir pozitīvs, tad vīrieši pozitīvi ir tas, ka vīrieši iesaistās tādos lielos projektos, bet kaut kādā ziņā tas var būt arī negatīvi. Tātad šis aspekts var būt pozitīvāks vai negatīvāks, bet bioloģiski mums tas ir šis lielāks mērogs. Un savukārt vēl pēdējais ir tas, ka vīriešiem ir spēja darīt lietas kopā, nevis vienkārši būt kopā. Un tālāk parunāsim par dažādām sieviešu īpašajām spējām. Tātad sievišķīgā empātijas forma nozīmē vispirms mierināt un pēc tam atvieglot. And first, the loved one. Un sievietes dod priekšroku vispirms mīļotajiem, tuvākajiem un pēc tam pārējiem. Jo kurš ir tas, kurš aizsargā dzīvību šajā posmā, kad bērns ir visneaizsargātākais, tā ir tieši māte. Un tālāk sirds aspekta prioritizācija, tātad tā dominē pār smadzenēm un pār smadzeņu empātiju. Un sievietes vairāk ņem vērā soļus, kas ir jāveic, lai sasniegtu mērķi. Sievietes vienmēr zina, cik daudz soļi ir jāspēr, lai sasniegtu kaut kādu mērķi. Nē, vīrietis redz tikai mērķi un viss, bet sieviete redz šos atsevišķos posmus. Un kur tas atrodas? Tas atrodas amigdalā, smadzeņu šajā amigdalas daļā. Un amigdala ir paslēpta dziļi smadzenēs vīriešu gadījumā. Un tāpēc šeit mēs redzam, ka viss ir saistīts, bet sievietes vienmēr redz, kas ir jādara, kas ir šie mazie solīši, lai kaut ko sasniegtu. Tātad šī ir tā daba. Kā daba atkal jau ir to veidojusi, ka mēs kā dzimumi papildinām viens otru. Sievietes mazāk uzņemās riskus, sievietēm ir mazāk vēlmi iesaistīties dažādos piedzīvojumos, bet viņām ir svarīgi būt kopā. Tad atceramies, vīriešiem patika darīt kaut ko kopā, sievietēm patīk vienkārši būt kopā. Un tas ir hormonos līmenī jau. Progesterons ir tas hormons, kas šīs attiecības, tad tas dod sievietei šo dāvanu, šo spēju, dod dāvanas, piemēram. Varbūt esat ievērojuši ģimenēs Francijā, piemēram, sievietes ir tās, kas gatavo dāvanas, un tā tas ir. Un tas ir pateicoties progesteronam. Progesterons ir pierādīts zinātniski, ka tas palīdz sievietei attīstīt un veidot draudzības, aizsargāt dzīvību. Progesterons ir arī tas, kas veicina to, lai sieviete paliktu grūta. Tātad, lai sieviete būtu ieņemta mazulīti, ir nepieciešama draugi. Tātad nepieciešams kāds cilvēks apkārt. Un tāpēc viņai ir šie hormoni, kas veicina to, lai viņa meklētu šo sabiedrību un cilvēkus. Un tātad, ko es gribēju pateikt ar šo visu, ka mazs zēns jau augot, sagatavojas uz to, lai kļūtu par vīrieti sabiedrībā un savā ģimenē. Un tieši tāpat maza meitenīte gatavo sevi nākotnē, lai piedalītos sabiedrības un ģimenes dzīvē, un abi šie dzimumi komplementē viens otram, tātad papildina viens otru. Un mūsos ir kaut kas iekšēji, tātad bioloģiski, ģenētiski mūsos dots, un tā pašā laikā ir arī lietas, ko mēs iemācamies. Tātad iekšējais, to mums no iekšējo bioloģisko šo gēnu līmeni nosaka chromosomas, un tad ir pārējais, ko mēs iemācamies. Tātad nepietiek tikai ar šiem gēniem, mums ir nepieciešama izglītība. Un izglītībā mēs uzsveram un mācam to, ka ir ļoti skaisti un brīnišķīgi būt par to, kas tu esi. Un tādā veidā attīstam un dodam šo patieso brīvību. Un tas, kā mēs darbojamies, tātad mēs sagatavojam savu smadzenes. Es atvainojos, ja man būs laika, es parādīšu, bet
vīrišķīgums un sievišķīgums ir kā uzdevums, ko izpildīt. Man sievišķība ir uzdevums, ko sasniegt, un vīrišķīgums ir uzdevums, ko sasniegt. Un, ja man ir kādas dāvanas sportot, tad man ir jātrenējas. Ja man ir talants sportā, man ir jāattīsta savas prasmes, un tieši tas pats attiecas uz vīrišķīgumu un sievišķīgumu. Ja mēs neattīstam vīrišķīgumu un sievišķīgumu, tad mums tas ir tikai tajā līmenī, kā tas mums ir dots no dabas, bet mums ir jātīsta. Tātad to mēs saucam par šo cerebrālo plasticitāti, kas nozīmē, ka mūsu rīcība plastiski veido mūsu smadzenes, šos neironu tīklus un savienojumus. Un mēs varam kļūt par to, kas mēs esam, un mēs varam būt izcili. Un tāpēc ļoti svarīgi jauniem cilvēkiem palīdzēt saprast, ka vīrišķīgums un sievišķīgums ir kā uzdevums, pēc kā tiekties un ko sasniegt. Tātad uzdevums, ko paveikt, lai attiecīgi pēc tam viņi varētu realizēt sevi sabiedrībā, ģimenē, kas būs par labu visiem kopā. Tas ir labi ne tikai pašam, bet arī ģimenei un visai apkārtējai sabiedrībai šīs stiprās puses. Un tas ir kopsavilkums, un es pateicos liels paldies par jūsu uzmanību. Liels paldies, profesor. Mēs uzdosim jums pāris jautājumus par šo tēmu. Ja sieviete, barojot bērnu ar krūti, ja viņa dzer šīs kontraceptīvos medikamentus, vai tas ietekmēs pēc tam bērnu pirmo pubertāti, tīpaši, ja tas ir zēns? It is an anxiety we have. Nu, tā ir tā trauksme, kas mums ir, bet tas nav pierādīts. Bet, jā, par to mēs satraucamos, kā tiek modificētas bērna šīs smadzenes, kas, tātad tie hormoni, kas ir pienā, tas attiecīgi ietekmē. Bet mēs nevaram tomēr šeit pateikt, ka tā ir patiesība vai nepatiesība, jo tas nav ticis pierādīts. Dzīvniekos, jā, tas ir parādīts, bet nav cilvēkos. Okay, thank you. The most voted for. Un jautājums, par kuru visvairāk balsu ir LGBT+. Šai grupai ir attaisnojums, kā sevi attaisnot, kā dzīvnieku pasaulē arī ir zīdītāji, kas iesaistās viendzimumu attiecībās. Un kā tas ir? Vai tas ir bieži izplatāms vai kā abnormāli? Ir tikai viena suga dzīvniekiem, kur mēs zinām, ka viņiem ir viendzimuma pievilcība. No reproduction and no sexuality. Pievilcība, nevis reprodukcija vai seksualitāte. Ir ASV kāds vīrs, kas strādā specifiski šo jautājumu, un viņš ir noskaidrojis, ka ir tikai viena suga, tikai viena, kurai ir, kuru piesaista tā paša dzimuma dzīvnieki. Un mēs zinām, kāpēc. Tad ir parādīts, kur tas ir viņu smadzenēs, kāpēc tas tā ir. Bet tā nav homoseksualitāte. Tā ir pievilcība. Tātad piesaista. Tātad viņus piesaista tā paša dzimuma. Bet te mēs runājam par dažādām lietām. Līdz ar to te ir tāds liels sajaukums. Un tas, kas tiek teikts par šo homoseksualitāti dzīvniekiem, tas nav pareizi. Jo ļoti daudz dzīvnieki tātad tajā brīdī, kad viņi pieņemsim uzlec otram un ir šī kā uzvedība, kas tomēr nav seksualitāte. Pieņemsim, iedomāsimies, ka divi cilvēki, jūs varat būt ļoti, ļoti labi draugi, man var būt ļoti labs draugs, vīrietis, vai arī meitenes var staigāt rociņās un būt labas draudzenes, bet tā vēl nav seksualitāte. Tā ir vēlme būt kopā ar cilvēku, kam ir tāds pats dzimums.
Bet tā nav seksualitāte. Mēs neejam jau nākamajā šajā līmenī, tā kā līdz ar to mēs nevaram pateikt. Arī attiecībā uz dzīvniekiem ir tikai viena suga, kur ir pierādīts, ka viņiem ir šīs seksuālās, homoseksuālās attiecības. Un tas, kas tiek izmantots, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz dzīvniekiem un nepareizā kontekstā, pieņemsim, ja mēs šajā telpā ieliksim 1000 dzīvniekus. Sexual troubles, you understand? Un tad mums arī būs kaut kādas seksuālās problēmas, jo mēs viņus vienkārši te saliekam kopā, un tas ir ties konkrētais aspekts, bet dabā tur nav problēmas. Vai ir tā, ka sievietes smadzenes varētu būt vīrieša ķermenī? Vai tas tā var būt? Un ja tas tā ir, tad ko mums darīt ar tādu cilvēku? Sievietes smadzenes ir smadzenes, with neurons, kurās ir neironi un XX chromosomas. Savukārt vīriešu smadzenēs ir hormoni, kur katrā šūnā ir XY. Līdz ar to mēs nevaram, tas nav iespējams, ka mēs varam atrast sievietes šīs smadzenes. Tas nav iespējams, jo tāpēc, ka tāda pati chromosoma, kas nodrošina arī to, kad attīstās dzimuma orgāna, attīstās tas arī ir smadzenēs, un tātad tas tāda iespēja nepastāv. Every one of us know that some boy Bet, protams, ka katrs no mums mēs zinām un esam redzējuši, ka, pieņemsim, kādam zēnam, pieņemsim, ir īpašības, kas ir vairāk raksturīgas, pieņemsim, sievietēm. Pieņemsim, man ir viens mazdēls, puisītis, kas, pieņemsim, viņš ir kaut kādā ziņā, kuram ir ļoti tādas delikātas attieksmes, un nepareizā kontekstā uzreiz tikt viņam uzlikta birka, tad jau viņš ir homoseksuāls, bet nē, es zinu, ka tas ir zēns un puisītis, kuram, pieņemsim, vienkārši viņš ir tāds delikāts pret visiem. Un tieši tāpat pa meitenīti mēs varam teikt, kurai patīk futbols, un bērnībā patika futbols, un viņa rāpās kokos, un tā tālāk. Un tagad viņa ir ļoti, ļoti skaista sieviete. Tā kā dažādība ir šis skaistums un šī būtība ir, tur ir ļoti liels skaistums. Tas nozīmē, ka zēni var būt sievišķīgāki, viņi var būt tikai vīrišķīgi. Zēni var būt vīrišķīgi, bet tajā pašā laikā viņiem var piemist kaut kādas prasmes, kas ir varbūt raksturīgākas sievietēm. Pieņemsim, man ir kāds draugs, kas ar mani kopā strādā. Un viņa, tad sieviete, viņa nav pārāk empātiska, bet viņa ir māte, vecmāmiņa, skaista sieviete, saprotat? Ļoti svarīgi to redzēt, un tad viņi nav ļoti empātiski, kas parasti tiek saistīts ar sievietēm. Labi, paldies par šo labojumu, bet tad kā pēc hormonu ārstēšanas un terapijām bērnībā, sasniedzot vēlāku vecumu, vai var likvidēt šīs sekas pēc hormonālajām izmaiņām? Tātad vēlreiz. Hormonālā terapija pusauģa vecumā, un vai viņš vai viņa pēc tam var neutralizēt šīs sekas par to, kā jaunā vecumā, pieņemsim, jauna sieviete saņem šo testosteronu, būs grūti, jo, ja viņi ir saņems šo testosteronu, tad mainās āda, ausis, arī balss, un pēc tam būs ļoti grūti atgriezties atpakaļ uz sievišķīgo balsi. Tā kā tas ir sarežģīti. Un vēl grūtāk ir saprast, ka to faktu, ka pusauģi un šie 12 gadnieki, un tur, tajā vecumā, mēs jau sākam, teiksim, šīs hormonu terapijas, tad mēs liedzam viņiem pilnībā izdzīvot šo dabas dāvanu, kas viņiem ir. Un, protams, mēs zinām, tur ASV, Zviedrijā, Japānā, tur patiešām pēc tam ir
grūti. Kādu padomu jūs dotu pusaudzim, kas jūtās, ka viņš gribētu saņemt šo hormonu terapiju un mainīt dzimumu? Kādu padomu jūs sniegtu? Nē, ierīci nē. Skalpelnē. Es domāju, ka mums ir preventīvi jādarbojas, un lai mēs preventīvi darbotos, mums jau pavisam jaunus bērnus ir jāmāca pareizi. Tātad jau pirms viņi sasniedz 12 gadu vecumu, pirmkārt. Otrakārt, mūsu ģimenēs. Mums ir skaidri jānorāda vīriešu un sievietes dzimumu skaistumu un krāšņumu. Un, lai es saviem mazbērniem parādītu šo arī skaistumu, dzīvības skaistumu, tad man ir jāmīl sava sieva, jo nereti pētījumi arī rāda, ka grūtības rodas tieši tāpēc, ka ir kaut kādas šīs problēmas ģimenē. Un līdz ar to, ja jaunieši neredz šo paraugu, kāpēc ir brīnišķīgi būt par vīrieti, vai ja viņi redz, piemēram, ka ir bīstami būt par sievieti, tad kāpēc viņi, lai to gribētu? Tieši tāpēc mums ir jābūt kā paraugiem. Nereti sievietes ir piedzīvojušas kādas seksuālās, bēdīgas seksuālās izmantošanas gadījumus, noskatījušies kādus sliktus video vai kaut kāda cita meitenēm pieredze. Viņas saka, nē, tas nekādā ziņā nav brīnišķīgi būt par sievieti. Tāpēc pirmais un galvenais ir preventīvā joma. Un pēc tam mēs jau runājam par tādu garu procesu. Ja mēs nenodarbojamies preventīvi un mēs nedemonstrējam šo brīnišķīgo krāšņumu, kāds ir katram dzimumam, tad pēc tam ir ārkārtīgi sarežģīti 80 līdz 95% pēc garā procesa, kur mēs cenšamies pēc tam ar viņiem strādāt. Viņi saka, paldies, ka jūs mūs izglābāt. Un vēl jautājums. Tagad vispopulārākais, vai ir kāds hermafrodītu gadījums, vai pieņemsim vīrietis ar sieviešu orgāniem un tā tālāk. Nē, cilvēcē nav nekāds hermafrodītu gadījums. Man ir pāris minūtes. Tas nav ir iespējams cilvēkiem tā būt. Nē, nav iespējams. Ir mēģināts kopš 1918. gada izveidot cilvēku bērnu ar divām. Tātad mēs paņemam šīs chromosomas un mēģinam izveidot, bet līdz šim tas vēl nav izdevies. Un paskaidrojums ir tāds, ka bērnam ir nepieciešams divi elementi. Un viens no tiem ir brīnišķīgs spermatozīts, nodrošina ne tikai gēnus, bet arī epiģenētiku. Mēs saņemam ne tikai gēnu šo mantojumu, bet arī kaut ko mēs saucam par epiģenētiku, kas nozīmē kaut kas tāds, kas nav gēnos, bet chromosomās. Un spermatozīts, kā šīs epiģenētiskā nospiedums tiek nodots bērnam caur spermatozītu ieņemšanas brīdī, un līdz ar to attīstās placenta, un tiekat līdzi, tātad spermatozīts, epiģenētika, un pēc tam izveidojas placenta, un placenta sekretē hormonus, kas pēc tam palīdz mātei parūpēties par bērniem. Tātad spermatozīts ir tas, kas dod šo epiģenētiku, ko ošūna viena pati to nevar. Tātad divas ošūnas, piemēram, savienot kopā vai kā. Tas nav iespējams. Tātad tas ir nepieciešams tieši, tas nāk no spermatozīta. Spermatozīts veicina šo placentas veidošanos, placentas aktivitāti, un līdz ar to māte kļūst par māti. Un tieši to pašu mēs arī redzam dzīvniekos. Pētījumi ir rādījuši, ka bez šī spermatozīta epiģenētikas
atbalsta, sieviete nespēja pēc tam ir mazāk spējīga parūpēties par mazuļiem. Māte tā tad ir mazāk spējīga, arī dzīvnieku māte ir mazāk spējīga parūpēties par mazuļiem. Tātad šeit cilvēkiem nav šādas hermafrodīta iespējas. Un ja cilvēki, kas cieš no kādas slimības, pieņemsim, jums var būt vienlaikus gan penis, gan, pieņemsim, dzemda. Tad varbūt kādas tādas lietas, kā šādas anomālijas izveidojas. Vai arī kaut kādas anomālijas chromosomā, pieņemsim, XY vai XX chromosomā ir kāda anomālija. Kaut kas, kas ir parasti bieži redzams. Tātad no chromosomas, sievietes chromosomas mēs saņemam XX, vīrietis XY, un tātad vai nu izveidojas XX vai izveidojas XY, bet reizēm spermatozīts ienes vienā šūnā XY. Un tad pēc tam būs, pieņemsim, 1Y, 2X, tāda būs šī chromosoma, un tātad tur veidojas kaut kādas anomālijas attiecībā ar dzimumu orgāniem. Un tādas anomālijas ir, bet to biežums ir mazāk nekā 1%. Tātad šās ir slimības un abnormāli. Tās ir kā slimība, tāpat kā ir citās jomās arī kaut kādas slimības, bet tas ir mazāk mazāk nekā 1 no 5000 gadījumiem, kad mums nav iespējams pateikt, vai tas ir vīrietis vai zēns vai meitene. Tātad, kad ir šīs chromosomu anomācijas. Liels paldies, es sapratu. Develops the sexuality only at the age of 20. Jā, cilvēka smadzenēs seksualitāte pabeidz attīstīties 22, 24 gadu vecumā. Kāds tas būtu labākais veids, lai noslēgtu laulību? Mans tēvs teica, Renē, tu esi piesardzīgs, būsi pieaugušais tikai 25 gadu vecumā. Un tā bija ļoti lieliska doma. Bet, kad es apprecējos, tad man bija 23 gadi, es vēl nebiju pieaudzis. Tad tas ir tā kā zelta vidusceļš. Es domāju, ka tas nav mehāniski aprēķināms. Mēs esam tomēr cilvēki. Paldies par šo informāciju. Paldies, Renē.